Es gribu izteikt milzīgu paldies tiem, kas organizē, tiem, kas jūs esat šeit atbraukuši. Kāds iedrošinājums ir tas, ka notiek impakts. Tas ir kaut kas tik labs. Jūs esat atbraukuši nevis uz izklaides pasākumu, lai gan jums ir arī prieks un jūs atpūšaties, smejaties un viss, bet jūs esat atbraukuši kaut ko darīt, izkāpt no komforta zonas, no ērtībām. Es godīgi sakot, jūs apbrīnoju, un man ir tāds, ja lepnums var būt labs vispār, ja, tad es jūtos lepns par jums, par to, ko jūs esat darījuši. Ziniet, man skatoties uz jums, es nezinu, vai tā var teikt, jūs esat tomēr tā nākamā paudze. Es jau vēl neesmu tā kā kaut kur pilnīgi aizgājis malā, bet jūs esat tā nākamā paudze. Un mēs esam, ne tikai tās ir manas personīgās domas, mēs esam runājuši ar manas paudzes jauniešiem tur. Un mums šķiet, ka jūs esat spēcīgāki nekā mēs, ka jums Dievs dod vairāk un dos vairāk. Ja jūs kādreiz uz mums varbūt, es pieļauju, ka tā nemaz nav, bet jūs varbūt domājat, tur Mārtiņš, viņš jau garīgs cilvēks un tā. Aizmirstiet to. Jums ir jāiet tālāk, mūsu garīgums, mūsu nodošanās. Tas ir bijis no sirds, bet tas ir bijis par maz. Jums ir Dievs jūs aicina nākt viņam tuvāk. Mēs esam tajā brīdī, kad mums ir jāmainās vietām un mums jau tūdaļ ir jāsāk uz jums skatīties. Wow, kā viņi iet, kā viņi lūdz, kā viņi meklē Dievu, cik viņi ir dedzīgi, cik viņi ir drosmīgi. Es jūtu, ka mēs esam uz šīs liekšņa, kur šis stafetes kociņš mainīsies un jūs skriesiet ātrāk, jūs skriesiet tālāk, jūs darbosieties spēcīgāk. Un es vienkārši varu tikai izteikt milzīgu pateicību par to, ko jūs šodien esat darījuši iepriekšējā dienā vai dienās. Un kas vēl notiks. Un ziniet, Bībelē ir tāds ļoti interesants pants, apustulis Pāvils to saka. Man uzreiz nebija laika, es nebiju to sagatavojis, bet es neatradu, bet kāds var atrast atsauci. Kur Pāvils saka, vienalga kādā veidā Kristus tiks pasludināts, un viņš tur min, vai ar izlikšanos, vai kaut kādas pēļņas dēļ. Jūs iedomājaties, kalpot, lai iegūtu kaut kādu labumu, vai kalpot ar izlikšanos. Liekas, tas ir pilnīgi garām, vai ne? Tas taču nav pa īstam. Bet Pāvils saka, vienalga, kādā veidā, ar kādu motivāciju. Un kāpēc es to saku? Varbūt kāds šeit, kad jums bija jāiet tur vai pie cilvēkiem, vai pansionātā, vai praktiskajā darbā. Kādam varbūt bija tā sajūta, labi, es arī iešu, es esmu atbraucis, bet tā, ka man tāds liels entuziasms par to, varbūt nemaz nav. Zini ko? Dievs par to bija priecīgs, par to, ko tu darīji. Pāvils Dieva vārdā saka, vienalga, kādā veidā Kristus tiks pagodināts, es par to priecājos. Un es arī priecājos. Tas ir bijis labi, pat ja tu esi piespiedis sevi, pat ja tu mazliet tā kā ar pretošanos kaut kur, varbūt man nemaz tā negribējās. Labi, es arī iešu. Super! Es priecājos, man būtu bijis tāpat. Es jūtu, ja es būtu jūsu vietā, es ar kaut kādā ziņā arī, ja man būtu tur pie svešiniekiem jāiet, es tur ar lielu saņemšanos. Arī no sirds, protams, saprotu, ka tas jādara, bet tas prasa milzīgu saņemšanos, vismaz man. Līdz ar to slāva Dievam, ka tas ir noticis. Paldies, ka jūs gājāt ar vienalga kādu motivāciju, ar vienalga kādu sajūtu savā sirdī. Jūs esat šeit, jūs kaut kādā veidā esat atsaukušies Dievam. Tātad es ticu, ka uz šādu notikumu nav iespējams atbraukt cilvēkam, kurš nav atvērts Dieva svētajam garam. Līdz ar to vienalga, ko tu esi domājis par sevi, kā man tur iet, vai es esmu garīgs vai kāds. Ja tu esi šeit, tu esi atvērts Dieva svētajam garam.
Un par to man ir milzīgs gandarījums un prieks. Šovakar mums ir Elijas stāsts, jo mūsu tēma, impact tēma, ko tu šeit dari, tātad ir vārdi no stāsta par Eliju. Es saprotu, ka Edgars jau mazliet laikam pieskārās tam, bet mēs mazliet tā, tomēr piezūmēsim to stāstu tuvāk un aplūkosim, kas tur īsti bija, jo tie vārdi nāk ļoti īpašā brīdī. Te nav vienkārši, ko tu šeit dari, jā? Sveiks, kā tev iet, tas ir, tad, kad mēs redzam, kā tas viss ir noticis, kas tur ir bijis pirms tam, tad šie vārdi ir ļoti, ļoti, ļoti īpaši. Un tie kļūst par vārdiem, kas jau to izprotot sāk uzrunāt arī mūs. Tātad, kāda ir situācija? Mēs vispār runājam par pirmo ķēniņu grāmatu, 17., 18., 19. nodaļu. Mēs, protams, nelasīsim visus šos tekstus. Es kaut ko mēģināšu apkopot, pārstāstīt, kaut kur mēs pieskarsimies. Kaut ko izlasīsim no Elens Vaitas komentāriem grāmatā Pravieši un ķēniņi. Mēģināsim to stāstu ieraudzīt, iedzīvināt. Tātad tas ir laiks, es neesmu vēsturnieks, bet es saprotu apmēram 100 gadus pēc ķēniņa Dāvida. Psalmi brīnišķīgi, Dāvids bija svarens ķēniņš, apmēram 100 gadus pēc tam. Dieva tauta ir atkritusi. Izraēla šajā gadījumā ir atkritis. Ko tas nozīmē? Viņi ir pagriezuši Dievam muguru. Viņi kalpo ēlkiem. Ne tikai tā, kā mēs šodien tā sakam, tur varbūt viņiem kaut kāda manta sirdī vai vēl kaut kas, bet viņi diezgan atklāti. Viņi bija sacēluši, izgrabuši, izveidojuši tēlus, kuru reāli viņiem kalpoja, viņi zemojās viņu priekšā, tur birzīs un kalnos un dažādās pie kokiem vietās. Viņi reāli it kā skaitījās Dieva ļaudis, bet viņi bija pilnīgi tādā ēlku kalpībā. Dievs, protams, mīl savus bērnus, viņš kaut ko vēlas darīt. Viņš vēlas, lai viņi atjēgtos, lai viņi tiktu sapurināti, lai viņi nāktu pie saprašanas. Dievs deva viņiem tādu pārbaudījumu. Caur pravieti Eliju viņš paziņoja, ka 3,5 gadus nebūs kas, nebūs kā, nebūs lietus. Milzīgs sausums. Iedomājieties. Mēs priecāmies, ja vasara ir tāda saulaina, ja, bet ja 3,5 gadus nav lietus, tad tas ir bats, nav zāles, dzīvnieki iet bojā, cilvēkiem nav ko ēst, labību nevar izaudzēt, tik ilgam laikam taču neviens nav iekrājis. Posts. Bāla pravieši, tas ir tas ēlku dievs. Būtībā ar Bālu mēs pat saprotam kā tādu sātana portretu, sātana tāda dievība. Šie Bāla pravieši, kas arī bija šajā tautā, tie ir pazemoti. Līdz šim viņu sludināja, ka tie ir tie, kas dod auglību, mēs viņiem nesam upurus, viņi mums dod lietu, mums ir raža, mums ir viss, un tagad viss ir sauss, tagad ir tukšums. Viņi tik saniknoti, tik pazemoti, viņi nolem iznīcināt visus Dieva praviešus. Tur ir, es tā saprotu, pamatīgs slaktiņš, bet ne visi aiziet bojā. Viens Dieva uzticīgs vīrs paglābj 100 Dieva praviešus. Paiet šis laiks, tauta ir nonīkusi, jūs iedomājaties, ja jums ir jāknapstinās. Mūsdienās mēs varbūt par to maz tā saprat, bet vai esat piedzīvojuši to brīdi, kad ir ļoti jāknapstinās, ka pietrūkst, ka nav naudiņas. Jā. Viņi tādās problēmās, ciešanās ir jau vairākus gadus. Parādās atkal Elija. Šis ir brīdis, kad Dievs darīs kaut ko sevišķu.
Viņš pasaka tā laika ķēniņam Ahabam, tas ir negans ķēniņš, briesmīgs, ļauns. Sapulcini visu Izraēlu, Karmela kalnā. Acīm redzot, viņš ir tik izbijies, tik izmocīts no visa šī posta, ka viņš, lai gan viņš ir ķēniņš, viņš tā kā tāds padevīgs kalps paklausa. Elijam neuzdrošinās iebilst. Visa tauta tiek sapulcēta Karmela kalnā. Tas ir tāds labs kalns, tur ir plašas ielejas, tā izveidots, ka gandrīz tā kā tāda skatuve, kur cilvēki var labi redzēt, kas notiks kalnā. Iedomājieties tauta, tie ir tūkstoši, jā. Un viss sanāk, lai redzētu, kas notiek. Viņi saka, un Bāla pravieši, lai arī ir tur. Bāla pravieši tajā brīdī 450. Tas ir daudz, 450, mēs teiktu, sātana mācītāji. Atskan Ēlijas balss. 1. ķēniņa 18:21. Tad Ēlija pienāca visai tautai klāt un sacīja šie grandiozie, pazīstamie vārdi, tādi monumentālie vārdi. Kad visiem ir izmisums. Cik ilgi jūs klibosit uz abām pusēm? Ja tas kungs ir Dievs, tad sekojiet viņam. Bet ja Bāls ir Dievs, tad sekojiet tam. Bet tauta viņam neatbildēja ne vārdu. Pilnīgs klusums. Es domāju, ka tas ir iespaidīgi. Ka tur pāris miljoni varbūt sapulcējušies un pilnīgs klusums. Un tad Ēlija parāda, kāds būs šīs dienas plāns, kāda būs programma, kādā veidā tiks noskaidrots, kurš ir Dievs. Jūs ziniet šo stāstu, es pārstāstu. Daudz no jums zina, kāds varbūt ir piemirsis, kāds varbūt ir palaidis garām šo stāstu. Ēlija saka, sagatavosim 2 altārus. Uz katra altāra sagatavosim upuri. Upura dzīvnieku sadalīsim gabalos. Uz vienu altāru, uz otru altāru. Sagatavosim malku, visu. Bet uguni nepiešķiliet. Arī es nepiešķilšu uguni. Pār kuru altāri, pār kuru upuri no debesīm pārdabiskā veidā nāks uguns. Tas ir īstais Dievs. Viņš saka, jūs sāciet. Bāla pravieši sagatavo upura altāri, viss tiek izdarīts, viņi sāk savus rituālus. Viņi lūdz, viņi dzied, viņi kliedz, viņi lec, viņi dejo. Nu jau viņi ārdās līdz pusdienlaikam, vairākas stundas. Nekas nenotiek. Viņi sāk sevi ievainot, viņi sāk sevi durstīt, viņiem pašiem asins tek ar īleniem, sevi plēsdami, it kā mēģinot kaut kā pielabināties Dievam vai sevi ieteikt vai panākt, ka viņu Bāls atbildēs. Un nekas nenotiek. Viņi ir pazemoti, skaidri parādīts, ka viņu Dievs būtībā ir tukša vieta. Jūs iedomājaties, tauta jau ir nogurusi pat to skatīties. Jūs iedomājaties, jūs esat sanākuši Karmela kalnā un jūs 6, 7, varbūt 8 stundas vienkārši skatāties šajā vaiprātā. Un vēl, līdz pat Bāla priesteri un pravieši ir paguruši. Viss viņiem ir beidzies. Tad Ēlija ap upura laiku, pateicības upura laiku,
sakārto blakus esošo altāri, kurš ir bijis nobrucināts, bet tas kādreiz ir bijis Dieva altārs, viņš sakārto akmeņus, uzliek upura dzīvnieku. Lai padarītu to visu iespaidīgāku. Viņš palūdz atnest vispirms 3 vai 4, laikam 4 bija un 3 reizes, es domāju, 3 reizes pa 4 spaiņiem vai 4 reizes pa 3 spaiņiem, bet katrā ziņā 12 spaiņus kopā. Ūdens. Starp citu, tas bija deficīts tajā laikā, jo nebija ūdens. Viņš dabū šo spaiņus un viņš aplaista šo upura gaļu. Viņš salēj šo malku slapju, ar vien tur apkārt ir izrakts grāvis, tas ir pietecējis ar ūdeni, lai padarītu pilnīgi cilvēciski neiespējami šīs malkas aizšķilšanos. Un tad pretstatā šo priesteru un praviešu vājprātīgajām, skaļajām, kliedzošajām lūkšanām Elija izsaka vienkāršu lūkšanu. Mierā, paļāvībā, uzticībā. Un nāk uguns no debesīm, kā tāds zibens stars, aprī upuri, aprī malku. Ir sacīts, ka aprī arī akmeņus. Pazūd. Šī uguns sašķaida, izgaist, izkūst. Viss pietecējušais grāvis, viss ūdens ir prom. Tauta bijībā pakrīt pie zemes, neuzdrošinās pacelt galvu, jo viņi saprot, Izrēlā ir Dievs, dzīvais Dievs, Jehova, Jēzus Kristus. Visiem ir skaidrs. Bāls ir atmaskots, viltus ir atmaskots. Visiem ir skaidrs. Dzīvais Dievs mums ir atklājies. Viņam mēs kalposim. Mēs vairs neklibosim uz abām pusēm. Viņam mēs sekosim. Dieva gara pamudināts, lai pasargātu tautu. Elija saņem arī norādījums, ka 450 Bāla pravieši ir jānogalina. Jo viņiem tiek dota iespēja, vēl pēdējā iespēja atgriezties, redzot šo notikošo. Kā var nebūt pārliecināts redzot to un iespītēties un vēl turpināt, palikt pie sava, lai paglābtu tautu, viņi tiek iznīcināti. Pēc šīs varenās dienas Elija paziņo Ahabam, lai gan ir pilnīgi skaidrs debesis, pilnīgi zils debesis. Tieši tāpat kā pēdējos 3,5 gadus. Un Elija ticībā saka Ahabam ķēniņam, zini, tu labāk taisies uz mājām, taisies uz pili, jo šņāts pēc kārtīgi negaiss, šņāts pēc lietus. Pilnīgs miers, pilnīgi idīla. Šņāts pēc lietus. Un tā arī bija. Nāk tāds lietas, tāda veldze visai zemē, ka Ēlijam ir jāskrien pa priekšu, lai vispār šī kariete ar ķēniņu vispār varētu redzēt ceļu. Tāds lietas un Ēlija Dievu gara vadīts. Tikko kā visas tautas, pat varētu teikt cilvēces varonis, Dieva instruments, kā tāds pazemīgs sulainis skrien šiem ratiem vētrā pa priekšu aizved Ahabu mājās. Kas par Dievu? Vareni. Kādas domas pēc tā, kad tas viss jau ir noslēdzies? Ko visi domā, ko tauta domā, ko cilvēki domā, ko Elija pats domā savā prātā? Tas tik bija impakts, varētu teikt. Tas bija impakts uz tautu, spēcīgs.
Bet klāt nebija bijusi šajos visos notikumos Izabele, Ahaba sieva ķēniņiem. Kad viņai tiek atstāstīts viss, kas ir noticis, es domāju, ka tas niknums, kāds pārņēma viņas sirdi, es domāju, sātanisks niknums, nav vārdos izsakāms. Es domāju, tās bija tādas dusmas, tāda atriebības kāre, ka, lūk, ko viņi sacīja Ēlijam. Ne tiešā veidā Ēlijam, bet Ēlija caur ziņnesi. Viņa apņēmās, lūk, ko viņa teica. Un Izabele deva Ēlijam ziņu sacīdama, lai mani dievi dara tā un vēl vairāk, bet rītdien ap šo pašu laiku es atdarīšu tev tāpat, kā tu ikvienai no viņu dvēselēm esi darījis. Ar tevi ir cauri. Es tevi iznīcināšu. Tu neizspruksi. Tev ir beigas. Viss. Tavas dienas ir skaitīts. Nekur tev nebūs droši. Nekur tev nebūs patvēruma. Ar tevi ir beigas. Tu esi miris. Un ko dara Elija? Jūs nezināt šo stāstu, tie, kas zināt. Ko jūs iedomājaties, ko viņš darītu? Zinot šo vakardienu, šo vareno dienu, ko Elija darītu? Pielūgtu Dievu droši vien, vai ne? Lūgtu Dievs stiprini. Dari vēl vienu brīnumu. Pabeidz šo darbu līdz galam. Pabeidz šo reformu līdz galam. Kam te vēl ir jānotiek, tu redzi šos draudus, Dievs, vēl ir kaut kas tev jādara. Vai tā notiek? Ēlija bēg. Un es domāju, ka šeit sākas tas stāsts. Kāpēc Jēkaba vēstulē par Ēliju ir teikts, kas? Kurš zina, kāds Ēlija ir cilvēks? Kā tur ir teikts? Vai kāds ir lasījis? Droši esat lasījis, bet vai kāds atcerās? Tur ir teikts, ka Ēlija ir kāds cilvēks. Kā tur ir teikts Jēkaba vēstulē? Tāds pats kā mēs. Tā tur ir teikts Jēkaba vēstulē. Cilvēks līdzīgs mums, tāds pats kā mēs. Un šeit, manuprāt, sākas šis ceļš, kurā mēs redzam, viņš ir tāds pats kā mēs. Un Ēlija bēg. Grāmatā Praviešu un ķēniņa lūk neliels komentārs. Ēlijam nevajadzēja bēgt no pienākuma vietas. Ja, lūk, kāds bija Dieva plāns. Ja Ēlija būtu palicis tur, kur bija, ja viņš būtu meklējis Dievu pēc spēka un patvēruma, nelokāmi stāvot par patiesību, tad būtu pasargāts no iespējamās atriebības. Kungs būtu viņam devis vēl vienu ārkārtēju uzvaru, sodot Izabeli un uz ķēniņu. Un ļaudīm atstātais iespējas ievadītu lielu reformas darbu. Viss vēl bija priekšā. Visam vajadzēja turpināties. Bet Ēlija bēg. Ieklausieties nākamajos teikumos. Tāpat grāmata Praviešu un ķēniņu. 98. lapas puse. Un vai tiešām nav tā, kā Jēkabs raksta, Ēlija, cilvēks tāds pats kā mēs. Bet kā tas bieži notiek? Kad notiek? Bieži. Bet kā tas bieži notiek pēc ievērojamām ticības uzvarām un spožiem panākumiem? Ēliju pārņēma smaga depresija. Dieva kalpu pārņēma depresija? Nē. Depresija taču pārņem tikai tos cilvēkus, kas ir atkāpušies no Dieva.
kas nestaigā kopā ar Dievu. Vai tad ne tā? Bieži. Tas nav nekāds pārsteigums. Pēc brīnišķīgas impakt nedēļas, kad tu atgriezies savā mājvietā, tu vari sajusties viens, un tu vari sajusties nospiests kā Elija. Pēc brīnišķīga pasākuma, pēc brīnišķīga koncerta, pēc brīnišķīgas uzvaras, pēc kaut kāda veiksmes stāsta skolā vai darbā, pēc kaut kā, par ko gribas slavēt Dievu un brīnīties, un tu atgriezies viens savā mājvietā un jūties izsīcis, atstāts. Varbūt pat bez cerības. Un lūk, viņi turpina, aizmirstams Dievu. Paga. Dievu pravietis var aizmirst Dievu? Mācītājs var aizmirst Dievu? Aizmirstams Dievu, Elija bēga, līdz viens pats atradās drūmā tuksnesī, pilnīgi spēkus izsmēlis. Viņš apsēdās zem pāegļa krūma. Ne tikai bēga. Izlasīsim 1. ķēniņa 19.4. 1. ķēniņa grāmata 19.4. Tad mums viss no 19. nodaļas, 1. ķēniņa 19.4. Bet pats viņš vienas dienas gājumā devās uz tuksnesi, apsēdās zem pāegļa krūma. Ko? Un viņš savā dvēselē vēlējās mirt. Kristietim var būt pašnāvības domas. Dieva pravietim izrādās var ienākt pat domas, ka viņš grib nomirt. Un viņš sacīja, nu ir gana, kungs, ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks kā mani tēvi. Elija ir pilnīgi vīlies sevī. Tā ir vismagākā vilšanās. Kad mums likās, nu jau būs, man jau likās, ka nu jau esmu mainījies. Nu man likās, ka es jau to varēšu. Nu man likās, ka beidzot es tam esmu ticis pāri, ka man sanāks. Un tu pakrīti vēl smagāk nekā vispār ir bijis. Tu jūties nožēlojami, un Elija saka, viss, Dievs, es gribu mirt, jo es vispār neesmu labāks kā man tēvi. Es par viņiem teicu, ka viņi ir atkrituši, viņi tur klibo uz abām pusēm, viņi ir pilnīgi nederīgi elku kalpi un viss tā, un es vienkārši pats esmu nokritis vēl nožēlojamāk. Es gribu nomirt. Ja kādreiz tu nonāc situācijā, kad vairs negribās dzīvot, dari to, ko Elija darīja. Viņš par to teica Dievam. Par to ir labi pateikt arī kādam draugam. Ir labi par to lūgt ar kādu kopā. Ir labi uzticēties. Bet nepaturi to sevī. Viņš to teica Dievam. Un Dievam to drīkst pateikt. Dievs, es negribu dzīvot. Es neredzu spēku un iespēju dzīvot tālāk. Man ir tik grūti, man tik ļoti sāp, vai es jūtos tik ļoti pazemots, tik ļoti nevērtīgs. Runā ar to par Dievu. Ziniet, ir divas balsis, kas mūs pārliecina un atklāja mūsu nepilnību. Vai ne? Viena balss, kas atklāja mūsu nepilnību, ir Dieva balss, kas saka, mīļais draugs, tas nav labi. Tas ir grēks. To nevajag. No tā ir jātiek vaļā. Tiekam no tā vaļā kopā. Tā ir Dieva balss. Bet ir vēl otra balss, kas uzrāda mūsu vainas un mūsu nepilnības. Kas tā ir pa balsi? Sātana balss. Jo viņš ir brāļu apsūdzētājs, Atklāsmes grāmata 12. nodaļa. Viņš saka,
pasties, ko tu izdarīji. Kārtējo reizi. Tu esi nožēlojis. Viss. Nav vērts vairs turpināt. Briesmīgi. Tu esi miskasti. Tu esi nekas. Tu esi pievīlis Dievu. Kuro reizi jau? Viss ir beidzies. Divas balsis uzrāda mūsu nepilnības. Kā pateikt, kura balss uz mani runā? Kad es izjūtu savu nepilnību un kad es saprotu savus trūkumus un visu. Kā es saprotu, kurš gars uz mani runā šajā brīdī? Kurš gars ietekmē manas izjūtas? Ir ļoti viegli atpazīt. Ļoti viegli atpazīt. Tad, kad Dievs uzrāda tev tavas nepilnības, Viņš to vienmēr dara tā, ka tev ir cerība. Tad, kad Dievs tev uzrāda, zini, draugs, tas bija galīgi garām, tas taču ir grēks, bet mēs to uzvarēsim. Es tevi nomazgāšu, mēs sāksim no jauna, celsimies atkal, kad Dievs tev uzrāda tavs kļūdas, tev vienmēr pēc tam ir, jā, Dievs, tu atkal gribi celties, tu gribi sacelt viņu roku. Tā tu vari zināt, ka Dievs tevi uzrunā. Būs labi, mēs tiksim tam pāri. Un ienaidnieku balsi ļoti viegli atpazīt. Tas ir briesmīgi, nav vērts, viss ir beidzies. Vispār vislabākais būtu, ja tu izbeigtu savu dzīvi. Pilnīgā tumsā. Nav neviena cerības stara. Tur tika iestumts arī Jūda Iskariots šajā tumsā. Viņš saprata ārprāts, es esmu izdarījis to. Un tad ienaidnieks, ko viņam teica, jā, tu esi izdarījis to ārprāts, viss, tu esi nodevis Dieva dēlu, nav nekā vairs smagāka, kas vispār varētu notikt šajā pasaulē. Tu esi visļaunākais cilvēks, vispār kāds jebkad ir dzīvojis. Neviens nekad nav tādu grēku izdarījis, kā tu. Dievs tev nevar piedot, ej pakaries. Kad Dievs mums uzrāda, mums vienmēr ir cerība. Tur vienmēr ir gaismas stars. Tu jūties izmisis, tu esi pakritis, tu varbūt raudi. Bet tas brīdis ir gaišs. Jo tu redzi, ir cerība, ir piedošana. Draugs, ja tu jūti, ka nāk šī tumsa, ka skan šī balss, kas tevi spiež, zini, ka tas nav Dievs, kas uz tevi runā. Sauc Dievs, glāb mani no šīs tumsas, dod man cerību, nāc tu. Dod savu gaismu, dod savu dzīvību. Elī bija vīlies sevī. Viņš bija vīlies arī draudzē, jo viņš teica, es esmu vienīgais atlicis. Nav neviena. Viss ir galīgi garām. Nav neviena, kas normāli būtu uzticīgs Dievam, kas kalpotu. Visi ir atkrituši, visi beidz. Es esmu viens palicis, un viņi vēl man grib nogalināt. Viss. Viņš ir vīlies, viņš uzskata, ka es te cerēju, ka šī ir laba draudze, ka adventistu draudze ir tā īstā draudze, kur man jābūt un pasties, un tas man kaut ko pateica, un tas man tur kaut ko varbūt aizrādīja, vai tur nebija tik mīļi, ja, un kaut kas man te nesanāca, ja, un es esmu vīlies. Viss. Tā sajūta Elī. Bet Dievs viņam atbildēs. Un vēl viņš ir vīlies, jo nav tāds rezultāts, kā viņš cerēja. Es cerēju, ka mēs to darīsim, ka visa tauta atgriezīsies, ka Izabela atgriezīsies, ka Ahabs atgriezīsies, ka viss notiks, viss būs, ja, un tā nav. Un, tas viss pa velti. Un Elī ir aizbēdzis tuksnesī, sēž zem krūma un saka, es gribu nomirt. Ieps arī teica,
lai izgaist diena, kurā es piedzimu. Diezgan smagi, vai ne? Ieps lūdza pārgriez manas dzīvības pavadienu. Tad tas man tomēr būs apmierinājums. Tā. Cikos mums noslēdz svētbrīdis? Mēs nesākam būs 7, ja? Cikos vai? Tā. Tad ir viens interesants pagrieziens. Man jāsaīsina šis stāsts. Ēlija ir izmisumā. Dievs sūta palīdzību. Eņģeli. Izlasīsim 1. ķēniņa 19:5-6. Un viņš apgulās Ēliju un aizmiga zem kāda tuksneša krūma. Bet te redzi, eņģelis stāvēja viņu priekšā. Un tas viņam sacīja, celies un ēd. Un tur bija plācenis izcepts, krūze ar ūdeni. Viņš padzērās, paēda un apgulās. Draugs, ja jūties izsmelts, arī pat pēc impakta varbūt, vai pēc kādas citas kalpošanas, vai ir bijis kaut kas nogurdinoši garīgi ļoti spēcīgs, atpūties, izgulies. Redziet, kāda terapija Ēlijam. Izgulies kārtīgi, izgulieties pēc tam, pēc lielām cīņām. Kārtīgi paēd, atpūties mazliet. Bet nedomā tās domas, ka man tagad 1 gadu jāpaņem kaut kāda pauze, ja, vai tur es tagad bišķi vispār aiziešu. Nē. Atpūties, ļauj, lai Dievs tev atjauno, bet tev būs jāturpina. 1. ķēniņa 19. nodaļa 7-8, un tā kunga eņģelis atnāca pie viņu 2 reizi. Vispirms pabaroja, iedeva padzirties, teica čuči, atpūties, izgulies kārtīgi, jā, lai tu esi atkal normāls. Tad 2 reizi atnāk eņģelis, pieskaras viņam un sacīja, celies un ēd, jo garš ceļš tev ir priekšā. Viņš cēlās, ēda, dzēra un gāja, stiprinājies ar šo ēdienu. Tagad viņa pastaiga būs 40 dienas un 40 naktis līdz Dieva kalnam Horebam. Ļoti interesants moments. Jūs iedomājaties, Ēlija bēg no sava kalpošanas posteņa, viņš bēg no sava uzdevuma, un tagad Dievs viņu atrod, noķer, un es domāju, ka Dievs viņam teiks, Ēlija, fiksi nāc atpakaļ, turpinām darbu. Bet Dievs viņam to nesaka. Dievs viņam saka, celies, iesim uz priekšu, iesim vēl mazliet pretējā virzienā. Es nākšu tev līdz. Kāpēc viņš viņu nerauj atpakaļ pie uzdevuma? Ātrāk. Taču jādara lielas lietas, kamēr tur viss vēl nav beidzies, kamēr viss vēl nav zaudēts. Ātri. Dievs saprot, ka Ēlija šajā stāvoklī nav gatavs to uzņemties. Viņš nevis atstāja Ēliju, kurš iet prom no Dieva uzdevuma. Iedomājies, tajā brīdī, ja tu attālinies no Dieva tev paredzētā uzdevuma, ja tu attālinies no tās misijas, ko viņš ir tev paredzējis veikt, no tā ideālā plāna, ko Dievs tev ir paredzējis, ja tu attālinies, jo tu vienkārši neesi šobrīd to gatavs veikt, Dievs nevis pasaka, redzēsim, kā tev tur ies. Aplauzīsies, tad tu varēsi pēc tam nākt man lūgties. Nē, Dievs iet līdzi. Es eju ar tevi kopā. Šis nav mans plāns. Tas nav, kur mums abiem ir jābūt, mums būtu tur varenas lietas jādara, bet es eju ar tevi. Es tev pat svētīju, es tev apgādāšu ar ēdienu, lai tu turpinātu it kā vēl iet mazliet pretējā virzienā nekā vajadzētu.
līdz tu būsi gatavs atkal atgriezties. Ļoti svarīga doma. Varbūt kādam šī doma ir vajadzīga šoreiz. Tas, ja Dievs mūs svētī, ka mums ir laba iztikšana, mums ir labs darbs, un mēs varētu teikt, brīnišķīgi, Dievs par mani rūpējas, es esmu svētīts. Laikam tas nozīmē, ka Dievam patīk un Dievs atbalsta to, ko es šobrīd daru. Tātad es esmu savā vietā, es esmu īstajā vietā, jo Dievs man svētī, vai ne? Ja es nebūtu, tad Dievs man droši man nesvētītu tā. Man pašķirās, man ir visbagātīgi, un tādu Dievs dāvā dzīves vietu, un viss ceļi šķirās. Tas ir apstiprinājums tam, ka es esmu īstajā vietā. Bet Ēlijas piemērs rāda, ka tas, ja mēs esam vienkārši svētīti, Dieva mīlēti, viņš par mums rūpējas, visu dāvā, vēl nav rādītājs, ka tu esi īstajā vietā. Daži šeit cilvēki kļūdās. Ja Dievs mani tā ir svētījis, tā tad viss, jā, šeit man jābūt. Bet varbūt tev Dievs aicina uz lielāku kalpošanu. Jautā to Dievam. Viņam ir jāiet uz Horeba kalnu. Horeba kalns. Ļoti īpaša vieta. Ar ko ir īpaši Horeba kalns? Uz kurien Dievs viņam saka, kas tur notika? Dievs atklājās Mūzu un ēkšķu krūmā. Horeba kalnā. Dievs deva 10 dieva baušļus Horeba kalnā. Tas pats Sīnai kalns. Atcerieties, Mūzus satikās ar Dievu alā, klints aizā. Dievs viņam atklājās. Dievs gāja viņam garām. Ir daži bībeles pētnieki, kas uzskata, ka Ēlija nonāca tieši tajā pašā alā, kurā arī Mūzus satikās. Tas nebūtu būtiski, vai tā bija tieši tā patāla vai nē, bet tas būtu skaisti, ja tā būtu. Un Bībelē ir teikts, ka kungs gāja Mūzum garām un parādījās viņam, un par Ēliju ir teikts, un tas kungs gāja viņam garām. Tad tur bija uguns un vētra un viss, kas tur notika. Noslēgumā mums ir jāmēģina noslēgt. Ziniet, nav viegli domāt, kā iet uz priekšu, kā visu saīsināt, ko izlaist, bet lai Dieva gars vada. Noslēdzošajā fāzi. Mēs esam nonākuši pie mūsu jautājuma. Pareizi, citādi mēs būtu palaiduši pašsvarīgāko garām. Ēlija ir šajā alā, kur iespējams varbūt pirms tam tikai Mūzus vēl bija. Un tā kunga vārds nāca pār viņu sacīdams. Un šajā alā pirmo reizi viņš izdzird šos vārdus, kas ir mūsu impakta moto. Ko tu šeit dari? 2 reizes šie vārdi skan. Latviešu tulkojumā tur vienā reizē ir mazliet citādāki vārdi, bet abās reizēs ir viens un tas pats teikums. Un šis jautājums no Dieva skan. Jūs varat iedomāties šajā situācijā. Dievs ir gādājis, pabarojis visu, un viss ir noticis, un mēs esam mazliet attapušies, atjēgušies, izgulējušies. Tagad mēs varam parunāt. Un Dievs saka, ko tu šeit dari? Kāpēc tu esi šeit? Tas nav mans nodoms, Ēlija. Tas nav mans prāts. Tev šeit nav jāpaliek. Tev šajā garīgajā stāvoklī nav jāpaliek. Un ko atbild Ēlija uz šo jautājumu, ko tu šeit dari? Viņš saka, degtini es esmu dedzis par tavu tautu, un es esmu kalpojis, un esmu darījis, bet viņi visi ir atkāpušies,
un viņi grib atņemt man dzīvību. Ēlija Dievam uzskaita visus šķēršļus, visas problēmas, visus attaisnojumus, visus iemeslus, kāpēc viņš nevar tur būt, kāpēc viņš nevar kalpot, kāpēc viņš nevar būt Dievam derīgs. Man ir tāda problēma, man tas, es tā neizskatos, man nav izglītība, man nav talanta, man nav tas, es neprotu runāt, es neprotu tik labi izteikt šīs domas, es neesmu tik garīgs, es neprotu tā lūgt, un uzskait visu. Dievs saka, iznāc ārā no alas, nostājies. Viņš nostājas, un Dievs liek notikt zemestrīcei. Pēc tam vētrai, tādai kādu Ēlija pats ar savu lūkšanu izsauca pirms dažām dienām, kad beidzot sāka līt. Tad Dievs liek ugunī krist no debesīm. Tādai ugunī, kādu Ēlija ar savu lūkšanu bija izsaucis. Dieva vārds saka, bet tur nebija Dievs. Un 1. ķēniņam 19:12. Bet pēc uguns lēna balss, klusa balss, Dieva balss. Ar ko Dievs it kā saka, es atklājos ne tikai varenos notikumos un superkalpošanās, es esmu ar tevi šeit, kad tu esi viszemākajā vietā, savā ticības dzīvē, savā kalpošanā. Tu vari mani piedzīvot šeit. Es gribu ar tevi satikties šeit. Dievs mūs uzrunā klusumā, vienatnē. Mums jāiemācās Dievu piedzīvot ne tikai mūsu uzvarās un veiksmēs, bet salauztībā, neziņā, nespēkā, tumsā. Atskan klusā Dieva balss. Ko saka šī klusā balss? Mēs bieži sakam, mums ir jādzird klusā Dieva balss. Bet ko saka šī klusā Dieva balss? Šī balss saka vēlreiz šo jautājumu. Šī klusā balss saka katram cilvēkam, kurš ir gatavs dzirdēt šo balsi. Draugi, šī balss vairs nerunā tagad tikai uz Ēliju. Šī balss runā uz katru cilvēku. Ko runā šī klusā balss? Kādreiz cilvēki, es gribu dzirdēt Dieva balsi. Šī balss saka, ko tu šeit dari? Kāpēc tu esi izmisumā? Kāpēc tu esi šajā nespēkā? Kāpēc tu esi šajā nepārliecinātībā par sevi? Kāpēc tu esi tik maz savās domās? Ko tu šeit dari? Kāpēc tu esi šeit iestrēdzis? Ko tu šeit dari? Bet šajos vārdos līdzi nāk apsolījums, ka es tevi gribu vest ārā no šejienes. Kopā mēs iesim tālāk. Tev būs jauna dzīve, tev būs jauns spēks, tev būs jauna diena. 3 lietas, ar to man jānoslēdz. 3 lietas, ko Dieva klusā balss mums atklāja. Ja mēs dzirdam Dievu kluso, 3 lietas. Vispirms, Dieva klusā balss skan tur, kur mēs esam. Mums nav jākļūst labākiem, jāizliekas, mums nav kaut kas pēkšņi jāpierāda. Mums Dieva klusā balss ir jāsadzird. Tieši šeit, kur es esmu, tieši tagad, savas dzīves situācijā. Tur ir sadzirdama Dieva balss. Ko tu šeit dari? Otrs, ko atklās Dieva klusā balss. Man priekš tevis ir uzdevums. Tas ir otrais, ko Dieva balss atklās.
Jo Dievs atklāja Ēlijam. Atgriezies pa savu ceļu tuksnesī uz Damasku, un viņam konkrēts norādes, kas viņam būs jādara. Tev jāsvaida tas ķēniņš par valdnieku, tas ķēniņš par valdnieku, tev ir jāizrauga sev turpinātājs, tev jāsagatavo līderi, tev ir konkrēts plāns, tev ir konkrēta misija, kas tev ir jāizdara. Klusā balss tevi atrod tur, kur tu esi. Un Dievs saka, iesim no šīs vietas kopā. Es iešu ar tevi kopā. Pretī uzvarēju. Otrais, Dievs. Klusā balss vienmēr tev dos uzdevumu. Ja tu dzirdēsi Dieva balsi, tā nebūs tikai čau, kā tev iet, ko tu dari, jā, kā tev gāja, kas notika. Jā, arī Dievs tev pajautās. Bet tur vienmēr būs, ja tu dzirdēsi Dieva balsi, tur būs, man priekš tevis ir uzdevums, man priekš tevis ir plāns, man priekš tevis ir kalpošana, man priekš tevis ir aicinājumi pilnīgi katram šeit. Un trešais, ko saka klusā balss. Es noņemšu tavus šķēršļus. Ēlijam bija viens teikums. Dievs, es nevaru, man grib nogalināt, es nedaru, tur viss ir atkal. Viņš redz šo problēmu, kas ir viņa priekšā. Lai kāda problēma tev būtu, kāpēc tev šķiet, ka tu nevari kalpot, nevari nodoties, tev Dievs nevar svētīt, vai kāpēc kaut kas nevar notikt. Klusā balss saka, tā ir tā tava problēma? Man tā nav problēma. Man ir plāns, kā to atrisināt. Ja tas ir tas, kāpēc tu baidies, es to varu atrisināt. Es varu radīt no nekā. Es varu mirušo uzmodināt. Es varu radīt bērniņu no nekā gados vecai kundzei, kā piemēram Sārai. Dievam viss ir iespējams. Reizēm mūsu šķēršļi, mūsu izaicinājumi šķiet tik lieli, ka tos pat Dievs nevar atrisināt reāli, ja būsim godīgi. Tie ir tik lieli, tur pat Dievam nav ko darīt. Dievs saka, man ir ceļš, ja tu man ļausi, mēs to uzvarēsim. Un tomēr man ir jāizsaka aicinājums. 2 aicinājumi. Un tagad klausamies. Nevis uz mani arī jūs klausieties, bet klausamies uz Dieva kluso balsi. Saspicējam sirdi. Pirmais aicinājums ir šo Dieva kluso balsi, ko mēs tikko runājām, ka viņš tev paceļ, ka viņš rāda, kāds ir tavs dzīves uzdevums un aicinājums, un ka viņš parāda, kā mēs kopā uzvarēsim visus tavus attaisnojumus, visus tavus, kas tev liekas nepilnības. Šo Dieva kluso balsi ir iespējams sadzirdēt vienīgi personīgajos svētbrīžos. Dieva balss, protams, runā arī mūsu ikdienas situācijas, dažādos brīžos uz kaut ko pamudina un tā, bet tas, par ko mēs šeit runājam, šādu Dieva balsi, lai zinātu, kāds ir tavs aicinājums un uzdevums. Kā atrast spēku tikt pāri tām personīgajām problēmām un izaicinājumiem. Un kā izlausties no tā, kur es iestrēdzis, to ir iespējams saņemt tikai personīgajos svētbrīžos. Vai tie ir rīta svētbrīži, personīgais laiks ar Dievu plats, kā mēs to sauc, vai tas ir citā laikā vai vakarā. Un mans uzaicinājums ir vienkārši. Ja tu vēlies atjaunot rīt svētbrīžus vai citā laikā svētbrīžus, ja tie ir palikuši paviršāki, varbūt tajos nav tāda dinamika formāli. Ja tu gribi Dievam lūgt šajā vakarā, Dievs, es gribu jaunu piedzīvojumu ar tevi savos svētbrīžos,
Dod man tos atjaunot, ja man tādi ir izbeigušies, tos atjaunot, ja nekad nav bijuši, sākt māci, kā to darīt, lai es varu dzirdēt tavu balsi. Vai ir kāds, kurš vēlētos lūgt Dievam šādu atjaunošanu? Pats liet roku. Dievam atjaunot personīgos svētbrīžus, lai tie būtu dziļi, spēcīgi, jauni, svaigi. Par visiem lūksim, bet pielūksim uzreiz par šiem cilvēkiem, kuriem tas būtu ļoti svarīgi. Dzīvais Dievs, tu redzēji paceltās rokas. Mēs visi ilgojamies, lai mūsu svētbrīži būtu īpaši. Bet tu redzēji tos, kuri pacēla rokas, tie pret tevi raida sevišķu lūkšanu. Debes Tēv, tad, kad tavi bērni pulcēja šādos pasākumos kā impakts, tu dāvini īpašas svētības, ko varbūt nevar piedzīvot, esot vienatnē mājās. Kungs, lūdzu, lai tu uzlūko šos jauniešus, kuri uz tevi paceļ savas acis, un lūdz, lai viņiem būtu jauns piedzīvojums ar tevi, lai viņu svētbrīža piedzīvojums tiktu atjaunots. Kungs, palīdzi un svētī nošķirt šo laiku. Palīdzi šajos svētbrīžos sastapties ar tevi, piedzīvot tevi. Lai tavs vārds tad ir dzīvs un spēcīgs, kas dod gan spēku, gan iedvesmu, gan atklāsmi. Lai šajos svētbrīžos var sadzirdēt tavu balsi, saskatīt savu aicinājumu, satvert tavu spēku, uzvarēt visus šķēršļus un kopā ar tevi iet tavā uzdevumā. Dievs, dari kaut ko sevišķu šo jauniešu labā. Dāvā viņiem īpašu laiku ar tevi. Kungs Jēzu, lai šī lūkšana ir dārga pie tavas sirds. Atbildi to pēc savas bagātības un mīlošās sirds. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.